prieks jūs tiešām visus redzēt tik pilnā skaitā saulainā rītā. Un, jā, pastāstīšu un parādīšu šodien jums tādus ļoti praktiskus piemērus, kā jūs mākslīgo intelektu varat izmantot savā ikdienas darbā, bez tik jau populārās disciplīnas, kas ir tekstu veidošana, attēlu veidošana, kas droši vien tāds populārākais, vai ne? Viens no lietošanas gadījumiem šobrīd ir. Ja vēl precīzāk, es pastāstīšu, kā jūs varat efektivizēt to savus ikdienas biznesa procesus un tādā veidā gan to savu ikdienu, gan kolēģu ikdienu padarīt tādu vienkārši baudpilnāku, foršāku un, protams, arī ietaupīt laiku un samazināt cilvēciskās kļūdas. Kas ir normāli, jo visi mēs esam cilvēki, visi mēs kļūdamies, vai ne? Un tad pirms šiem piemēriem nedaudz pastāstot arī par šo pieeju, kādā šie AI aģenti ir ieviesti, vai ne? Tā ir tāda, ko mēs saucam par tādu low hanging fruit pieeju. Tas ir tā, ja jūs iedomājaties, ka jums ir uzņēmums vai nodaļa un jums ir tā AI iespēja ābelīte, vai ne? Tad mēs pirmos ābolus ņemam no ābeles tos, ko mēs varam tā vienkārši aizsniegt. Respektīvi, mums tur nav jāvada trepas, jābrauc ar mašīnu, vai ne, lai pie tiem augšējiem āboliem tiktu. Tā matemātiski izsakoties, vai ne, mēs izvēlamies tās ātrākās uzvaras ar mazāko ieguldījumu. Respektīvi, paskatāmies, kur jums ir jāieliek vismazāk naudas un laika, bet kur jūs dabūnat lielāko biznesa ietekmi, ar tām lietām mēs sākam. Protams, pēc tam mēs varam iet soli pa solim un arī tos augšējos ābolus aplasīt, vai ne, kam ir grūtāk tikt klāt, bet sākam ar tiem vienkāršākajiem. Un reizē pasakot arī, kas nav šī pieeja, vai ne, ir tāda angliski tas termins tā big bang, vai ne pieeja, ka mēs tur paņemam milzīgu platformu, tur milzīgs budžets uzreiz visā uzņēmumā ieviešam. Jā, arī tā var darīt, bet tā ir cita pieeja, un tur ir arī augstāki riski un lielākas sākotnējās investīcijas. Šis būs tieši par tādu soli pa solim pieeju, kas ļauj jums un jūsu kolēģiem saprast arī ļoti praktiski, kā tas strādā, un tam noticēt, un tad jau virzīties tālāk. Jā, bet tātad 3 piemēri no dažādām uzņēmuma funkcijām, gan pārdošanas, gan klienta apkalpošanas. Ko tad praktiski ar to var izdarīt? Aiziet pirmais piemērs par pārdošanu. Cik no jums, starp citu, strādā pārdošanā tādā, ko cold outreach varbūt sauc, ka tur daudz e-pasti, daudz telefoni, LinkedIn ziņas, vēl kaut kas paceļ rokas, tā apmēram saprast. Ir kādi cilvēki, ja? Kādreiz varbūt kāds ir strādājis, vai ne? Ir īpaši jaunībā viens no pirmajiem labajiem darbiem patrenēties komunikācijā. Lūk, tad jā, šis te process, tas ir pirms pāris gadiem, to es izstrādāju pats priekš sevis, vai ne, jo pirms kaut ko piedāvā klientiem, man liekas, labi ir notestēt sākumā uz sevi, un tas mērķis šim te procesam bija izsūtīt pārdošanas e-pastus Zviedrijas uzņēmumiem, kas meklē programmētājus. Jo tā doma ir tāda, vai ne, kad, ja jūs kā uzņēmums meklējat programmētāju un ja jums varbūt nesanāk atrast to, ko gribas, iespējams jūs apsvērsiet alternatīvu versiju, kad puiši no Baltijas jums var palīdzēt un izīrēt šos cilvēkus uz kādu laiku un piedalīties projektā, vai ne? Un tīpaši, ja tas īstermiņa projekts, tas ir varbūt pat izdevīgāk nekā pieņemt cilvēku darbā. Un, jā, es esmu saskaldījis, un to mēs mākslīgā intelekta risinājumu ieviešanā daram, to procesu tādos solīšos, vai ne? Jums tur nav katrā jāiedziļinās, bet vienkārši, lai pastāstītu to ideju un saprastu atšķirību, kā tad es to darīju manuāli. Vai ne? Jo sākumā pirms to procesu automatizēt, es viņu izdarīju manuāli, lai saprastu, kā tas strādā. Tad es gāju iekšā regulāri tādā portālā, ko es nepretendēšu pareizi izrunāt zviedriski, bet kas ir CVLV analogs, vai ne? Skatīties, vai tur jauni sludinājumi un kāds meklē programmētājus. Tur jāievad dažādi atslēgvārdi, jo, jūs zināt, Latvijā arī viens tur ieraksta programmētājs, otrs programmēšanas inženieris, vēl daudz kaut kas, respektīvi ir kaut kāds darbiņš, vai ne? Tad man jāsaprot, kuri tie sludinājumi ir tie jaunie, un tad daži teikt, ok, es varētu sūtīt jau ārā e-pastu, bet es izdomāju tā viltīgāk, zinot šos te HR un darbā pieņemšanas procesus, kad es gribu sūtīt šo te e-pastu 1-2 dienas pirms sludinājuma termiņš ir beidzies. Jo tā doma ir tāda, vai ne, kad, ja tu redzi uz beigām jau, kad, tev nav pieteikšies tie kandidāti varbūt tik daudz vai tādi, ko gribētu, tad visdrīzāk tu apsvērs kaut kādas alternatīvas, vai ne? Respektīvi, ko tas nozīmētu praktiski, tad manuālajā procesā man sev kalendārā kaut kur būtu jāieliek atgādinājums, kurā datumā tur, vai ne, man jāsūta tas e-pastiņš. Un tad, kad ir pienācis tas datums ar nosacījumu, ja es šo te e-pasta izsūtīšanas notifikāciju neesmu palaidis garām, tad es viņu izsūtu, protams, tekstu es tur nerakstu katru reizi, es viņu nokopēju, nosūtu. Kā saka, tādi mazi solīši, vai ne, bet ja mēs to visu saskaitam kopā,
tās ir 5-10 minūtes dienā, kas jau pārvēršās stundās mēnesī, un jā, uz katru e-pastu, ja tās ir 5-10 minūtes, tad 50 e-pastu, tā jau ir nepilna darbdiena, vai ne? Nu, tās mazās lietas mums savācās. Un šī gadījumā, ko es gribētu uzsvērt, un to mēs redzam daudzos šīs AI aģentu ieviešanas gadījumos, pat tas lielākais iegūms bija tas, ka man vairs nebija jādara vienveidīgs un nogurdinošs darbs. Jo, zin kā, pirmās dažas dienas es to padarītu, vai ne, pirmās nedēļas iedomājieties to katru dienu darīt, man jau sākt apnikt, pēc mēnešiem jau tas būtu apnicis, un tie, kas strādā pārdošanā, cold outreachā, vai ne, latviski sakot, zini, ka tur ļoti daudz tev ir jāizsūta, jo tas konversijas procents ir diezgan maziņš, cik tev atbild, vai ne, un tas ir pilnīgi normāli, bet, tur vienkārši vajag lielu pacietību. Lūk, un kā tad šis mans darbs izskatās ar mākslīgo intelektu, ar šo te AI aģentu. Par šo visu meklēšanu, atlasīšanu nav jauns sludinājums, kad jāsūta, man vispār nav jādomā, tas viss fonā notiek automātiski. Es vienkārši savā Slackā, vai MS Teams, kas ir Slack analogs, saņemu notifikāciju par to, ka tagad šodien ir jāizsūta jauns e-pasts, uzklikšķinu uz tā linka, man atverās Gmailā, vai tas varētu būt Outlookā vai jebkur citur, jau sagatavots e-pasts tekstiņš, es viņu pārlaižu ar acīm, paskatos, ir ok, nospiešu izsūtīt, redzat atšķirību, ja? 10-20 sekundes uz vienu, un šeit daudzas stundas, plus Renāram liels besis, un visdrīzāk darba kvalitāte ilgtermiņā krītās. Lūk, paņemsim otru piemēru. Šis tāds smagāks, administratīvi bišķi smagāks, bet iziesim cauri kopā. Cik no jums iepirkumos strādā, sagatavo iepirkumus, piedāvājumus, vai kādreiz darīšu, vai redzu, kā kolēģi to dara, vai ne? Zinat, daudz dokumentu darbu, daudz jālasa, ļoti precīzi tas vajadzīgs. Bet, tiem, kas tur strādā, tas nebūs nekas jauns, vai ne, bet iziesim cauri, lai visi tā jūt, kā tas process notiek, tātad iepirkumi. Jūs saņemat visdrīzāk katru dienu e-pastiņu, vai ne, ar pēc virsrakstiem un atslēgvārdiem jūsu uzņēmumu interesējošiem iepirkumiem. Jūs tur pārskanējat tos atslēgvārdus, klikšķinat virsū, vērat vaļā, visdrīzāk jums kaut kur vēl jāielogojās kaut kādās sistēmās iekšā, teiksim, elektroniskā iepirkuma sistēma. Tāda ir jānolejupielādē dokumentācija, kas ir nolikums, tehniskā specifikācija, vēl citas ļoti daudz 10 lapas pušu. Visdrīzāk jūs to leju pielādējat un nenometat vienkārši uz desktopu, lai tas kaut kur nepazūd, bet uztaisat mapīti vai nekur to atkal ieliekat, lai jums ir struktūra. Un tad jau to visu vai nelasat un skatāties, vai jūs uzņēmums jums tur interesē piedalīties. Atkal nekas it kā super sarežģīts vai ne, bet ja mēs tos visus mazos solīšus saliekam kopā, tur atkal veidojas tas lielais apjoms. Un tad, protams, jautrākā daļa, tie, kas zina vai ne, ja iepirkumam izsludina izmaiņas, tad dažreiz tur ir tā skaisti pierakstīts klāt, kas tad ir mainījies, bet dažreiz nē, un tad jums pašiem jāskatās tie dokumenti, un ja tas ir PDFs, tad tur nevar iemest vienkārši Wordā ar track changes un jāsalīdzina. Ar mākslīgo intelektu mēs to procesu tā kā apgriežam bišķi otrādāk, vai ne? Ja jums tādā manuālajā situācijā ir tas, ka jums ir jāizlasa tās lielās dokumentu kaudzes, un tad jūs principā pieņemat lēmumu, vai jūs startējat vai ne, un kādas jums tur ir izredzes, tad te mēs to darām tā, ka sākumā iedodam jums tos datus, kas jums ir svarīgi, un tie dati var būt kaut kur ļoti dziļi izvilkt, es nezinu, tehniskās specifikācijas, kaut kādām prasībām, kvalifikācijas kritērijiem, tur garantijas naudām, kas jāiemaksā, kas kuram uzņēmumam svarīgi. Un tad, principā, ja jūs redzat šī tabuliņā, kad, šis izskatās interesanti, ka mēs varētu piedalīties, tad jau jūs varat lasīt sīkāk, un arī jums tie dokumenti visi nav jālejupielādē, jums viņi smuki salikt mapītē, varat atvērt, un, jūs sapratāt ideju, vai ne? Atkal viss caur to notifikāciju. Neko nedaram, sēžam, jums atnāk notifikācija, un tad, ja ir interesē, darbojamies tālāk. Un, protams, šo te jautro daļu arī tas atrisina, kad jūs uzzināt par izmaiņām laicīgi un arī dabūnat salīdzinājumu, kas tur ir mainījies. Un, protams, arī mazas jaukas lietiņas, kā saņemt atgādinājumu par iesniegšanas termiņu automātiski, vai tas ir dienu iepriekš vai 3 dienas iepriekš. Jo kuram gan nav gadījies vai nesaprast, kad nākamajā dienā 10 ir tas termiņš un šodien man likās, ka parīt vai ne, un ir jāiesniedz. Lūk, paldies visiem par šo administratīvu smago procesu, esam tikuši cauri. Trešais tāds vieglāks noslēgumā, vai ne? Klientu apkalpošana, un kopumā komunikācija. Šis ir uzņēmumiem, esam izstrādājuši pāris klientiem, kam ir centralizēts e-pasts, arī mums tanī skaitā, InfoQBLV, vai ne?
Un tie, kas ir bijuši tur klāt, un, protams, to viegli arī iedomāties, info e-pastā jums nāk viss kaut kas ļoti daudz, un jo lielāks uzņēmums, jo vairāk klientu, jo viss kaut kas nāk. Tur nāk gan jaunie klienti, kas grib būt jūsu klienti, gan esošie klienti varbūt kaut ko raksta, gan kaut kādi tehniskie jautājumi, gan pilnīgi nerelevanti e-pasti, kaut kāds spams, reklāma vai ne. Bet, ja tie e-pasti ir daudz, kādam tas viss ir jāizšķiro. Un parasti uzņēmumos redzēts, ka tas prieks tiek vai biroja vadītājai, administratorai, un tad viņi šos e-pastus pārsūtā atbilstošiem cilvēkiem vai nodaļām. Tur tā atkal iedziļinoties tajā procesā, bieži vien nepietiek tikai ar to, ka jūs izlasat šo e-pastu, bet tur ir jāparok tā informācija arī dziļāk, vai ne? Reāls piemērs no mūsu klienta, saņemt uz info e-pastu īsu tekstu, lūdzu atslēgt manu līgumu. Tā kā, jā, kas, ko, kāds klients, kāds objekts, kur vispār, vai ne? Un tev, kā saka, tas prasa paskatīties arī citos e-pastos, iepriekšējā sarakstē, saprast, kurš ir tas klients, ieiet varbūt CRM-ā, paskatīties pēc e-pasta, vai tam klientam vispār ir līgums atvērts, un vēl daudz dažādas saistītās darbības. Un tad beigās, vai ne, tās sekundes un minūtes uz katru e-pastu veltot, tad jūs saprotat, vai tas jāsūta tur uz B2C pārdošanu, B2B pārdošanu, citu nodaļu, vai ko ar to e-pastu vispār darīt vai aizmirst. Atkal, vienveidīgs nogurdinošs darbs, varbūt daļa e-pastu ir jautri, bet visdrīzāk, ja viņi ir 1000 mēnesī vai ne, tad tur ir diezgan jāiegulda darbiņš to izdarīt. Un ar mākslīgo intelektu, AI aģentu, jūs jau droši vien uzminēsiet, vai ne, pēc iepriekšējām piemēriem, e-pasta automātiski nonāk pie atbilstošākā kolēģa. Vai tehniski sakot, mēs viņus satagojam, vismaz kādus 90%, lai varētu saprast, par ko tad tas vispār ir bijis. Ok, šie bija tādi 3 ļoti praktiski piemēri. Mums ir, protams, arī citi piemēri, kas ir gan no klienta atbalsta, e-komercijas, konkurentu un influenceru monitoringa, arī kaut kādas tehniskākas lietas, kas ir mājaslapām SEO un metadatu ģenerēšana. Tā kā par šiem arī un vai citiem, ja jums ir kāda interese, labprāt es te būšu līdz vieniem, varu parunāt, pastāstīt, kā saka, lai ir tieši jūsu vajadzībai atbilstoši. Noslēgumā vēl droši vien dažiem var rasties jautājums, ok, man ir tas viens process, ko es zinu, vai ne, to jūs atnākat pie mums un automatizējat, pārveidojat par AI aģentu, bet ko man darīt, ja man ir nodaļa vai uzņēmums un man tie procesi ir daudz, vai ne, kā atrast tos zemākos ābolīšus, ko jūs varat izķeksēt no tā AI koka iespēju. Tad mums ir tāds 5 soļu process, ko mēs iesakam darīt, kur īsi par katru soli iziešu cauri. Pirmais, tas ir biznesa procesa kartēšana. Jā. Tātad pirms jebko automatizēt, jebkādu procesu mums ar jums kopā ir jāsaprot un šis te process jāvizualizē detaļās. Jo jūs jau droši vien zinat no pieredzes, vai ne, ka daudz procesu, tur nav iesaistīts tikai viens cilvēks un tur var būt iesaistīts vairākas nodaļas, tāpēc bieži vien tas prasās, kā saka, visu to salikt kopā un uzlikt arī elektroniski vai uz papīra. Tālāk, tur jau ir šis te, ko es minēju, vai ne, pēc šīs te mūsu pieredzes 20 gadu digitālo risinājumu izstrādē kopā, mēs saprotam, kuras ir šīs te low hanging fruit iespējas, kur mēs visvieglāk varam paņemt, un jums tas biznesa rezultāts būs ātrs un efektīvs. Un tad jau trešais solis, tad ir tikai šī tehniskā izstrāde, jo kopumā par mākslīgā intelekta risinājumiem, tā mūsu pieeja ir, kad nevis mēs jūs tur sakam, reku jāpaņem kaut kāda lielā, milzīgā AI platforma, vai ne, un tad mēģinam to jūsu biznesa procesu pielaust tai platformai vai vajadzību, bet mēs sākam ar to biznesu un tad atrodam tehnoloģisko risinājumu. Te dažas tehnoloģijas, ar ko mēs strādājam no tādiem pēdējiem gadiem, ko gribētos izcelt, ir šāda N8N platformā, kas arī iepriekšējos piemēros ļoti labi sev pierādījusi, un tās priekšrocības ir, tā kopumā sakot, ar šo platformu jūs ļoti labi varat nodrošināt sava uzņēmuma digitālo neatkarību, un Eiropas digitālo neatkarību kopumā, jo tas ir Eiropā, Vācijā bāzēts uzņēmums un risinājums, līdz ar to automātiski viņiem ir viss kārtībā ar GDPR, datu drošībām, atbilstības citiem Eiropas regulām, kas varbūt vienmēr nav amerikāņu risinājumiem pa piemēru, un arī, kas, protams, svarīgi, kad ir iespējams gan šis te mākoņa risinājums, kas tagad ir tāda populārākā pieeja, bet jūs varat arī izveidot lokālo risinājumu, kas praktiski nozīmē, ka tas ir uz jūsu serveriem, jūsu uzņēmumā. Un arī plašas integrācijas iespējas, un arī tās cenas ir ļoti saprotams, tas nav 10 un 100 tūkstoši, bet 100 un tūkstošos gadā šīs licences cenas. Lūk, un tad jau, protams, tas tehniskais darbiņš, vai ne, ko mēs vai kāds cits izdara par šo te tehnisko ieviešanu, kur ir iesaistīti gan šo te
latviski varētu nosaukt darbu plūsmu, jeb angliski workflow būvēšanu un arī kaut kādas koda daļas integrēt ar mākslīgā intelekta modeļiem. Nu, šo es jums vairāk gribēju arī parādīt kā piemēru, lai jūs saprastu, kad ieviešot šādu mākslīgā intelekta aģentu, nu vismaz ar mums, jūs arī pēc tam redzat, kā tas strādā apmēram un varat saprast, nu respektīvi tā nav kaut kāda melnā kaste ar kodu, ko mēs jums iedodam un tad tur, nu, nevar saprast kaut kādu magiku viņš tur izdara vai ne. Nu, tas workflows ir diezgan tāds saprotams pa loģiskiem soļiem un tādā vienkāršākos gadījumos jūs arī paši varat tur kaut ko izmainīt un piekorķēt šī procesā, nu, kas ir pilnīgi normāli. Jā, vēl pāris vārdi par šo te uzturēšanu un attīstību. Nu, tas, kas kopumā jāņem vērā gan ar mums, gan kādiem citiem šos risinājumus ieviešot. Nu, pirmais ir tas, kā latviešiem ir tas teiciens apetīti rodas ēdot, vai ne? Un nu, tā pastāstot ar piemēru, nu, šis te iepirkumu aģents, ko mēs ieviesām pāris klientiem, viņš sāk strādāt, un tad mēs kopīgi saprotam, hei, bet šo būtu forši arī pilnveidot, ka viņš ne tikai mums palīdz monitorēt un iesniegt iepirkumus, bet arī konkurentu iepirkumus pamonitorē. Nu, jo iepirkumi publiskajā vai ne ir publiska informācija, tos datus var dabūt un tādā veidā panalizēt un uzlabot savu piedāvājumu. Nu tā, un nu, tas ir pilnīgi normāli, ka tās idejas attīstās. Otra tāda lieta, ko paņemt no šī mājās, tie, kas mākslīgo intelektu strādā, iespējams jau dzirdējuši, bet mēs arī to ļoti rekomendējam, ir šis te human in the loop princips, kā angliski sauc. Nu, respektīvi, tas ir tā kā līdzībās runājot, ja jūs darbā pieņemat jaunu kolēģi, vai ne? Kolēģis ir pieredzējis, ar viņu viss ir kārtībā, bet nu, tomēr ir viņam kaut kāds tas onboarding laiks, kamēr viņš iet jūsu uzņēmuma procesos. Nu, jums viņš ir jāpamentorē, jāpasaka pie mums dara šādi vai tā, nu, tā kā, vai ne, jāpieskat, lai viņam tas sniegums un rezultāts būtu labāks. Nu, tad par mākslīgā intelekta aģentiem mēs aicinām skatīties tieši tāpat, ka pirmo posmu viņš ir jums, nu, tā kā jāpaskatās, ja jūs viņam iedodat uzdevumu, viņš izpilda, jūs izskatat viņa rezultātus, iedodat viņam feedbacku, kaut ko piekorģējat, apstiprinat rezultāts, nu, tādā veidā viņš kļūst labāks. Un tas loks varbūt vienreiz, varbūt vairākas reizes, bet nu, tas ļoti dramatiski uzlabo šo te rezultātu. Un nu, tas, ko es vēl gribētu jums uzsvērt un novēlēt visiem, jo, zin kā, par AI aģentiem droši vien būs tā situācija, nu, ka jums būs jāveido business case, vai ne, nu, kā atmaksājas viņu ieviest, un tur ir tās visas stundas, ko es minēju, bet nu, tas, ko mēs esam redzējuši gan paši savā darbā, gan klientu, kas, man liekas, ir tas, nu, tas grūti izmērāms, bet pilnīgi noteikti milzīgs iegums, nu, ka jums būs apmierinātāka un efektīvāka komanda. Jo iedomājieties, cik daudz jūs komanda vai jūs uzņēmums varētu izdarīt, ja jums nebūtu jādara tie nogurdinošie, tie rutīnas darbi, tie garlaicīgie darbi, un jūs varētu strādāt tikai uz attīstību, vai ne? To es visiem arī novēlu, strādāt uz attīstību.